Senlatviešu kāzu tradīcija vēsta, ka precinieks savai izredzētajai vai viņas vecākiem dāvina apavus, kā kompensāciju par viņu meitu. Protams, tās nebija kristāla kurpītes, bet gan pastalas, senākie zināmie latviešu apavi. To darināšanas veids un piegriezes nav mainījušās jau gadu tūkstoti. Šodien dosimies uz darbnīcu Ilzītes pastalas, kur man solījās šo amatu iemācīt. Uzzināju, ka mans vecvectēvs arī taisīs savai ģimenei pastalas. Un tajā laikā gan tā jau bija ikdiena, daudzās sētās tā darīja. Bet tad, jā, varbūt bišķiņ gēns kaut kāds. Laika pa laikam sadarbībā ar muzeju bija amatniecības kaut kāda prasmu nodarbības, interesantas un arī pastalas ierādīja kā taisa. Bet tas bija tāds vienkāršs, ātrs ieskats un aiziet mājās, likās, nē. Vajag riktīgāk, un kaut kas nav. Un tad es ņēmu pati, pētīju, meklēju grāmatas un pētīju jau esošās pastalas un sāku taisīt vienkārši. Mācījos mājā taisīt, visu, ko atradu no ādas griezu un taisīt. Uz papīra tad apvelk apkārt un ar lineālu nomēru no papēža līdz pirkstu augstākajiem galiņiem. Un tas ir viss precīzākais. Tas viss ļoti mani ievilka. Un tad es jau sāku pirkt tādas un sāku taisīt, un tad jau sāku cilvēki interesēties un sāku tapt pasūtījumi. Es tiešām mācījos taisīt līdz brīdiem, kamēr es teicu, jā, tā ir īstā. Tad es tās vecās piegriežas atzīmēju šī pa šauru, tā pa plata, tā nedara, šī dara. Bet piegrieznes īstenībā vēl aizvien, par šiem 10 gadiem katru reizi vēl tagad taisu pa jaunam, tad es arī pielāgoju vai paskatos, ko vēl varētu vērtāk pamainīt. Pastalu darinātāju uzsver arī uz omulīgas noskaņas radīšanu darba laikā, kurā neiztiek arī bez senču paražām. Iepriekšējā dzīvesvietā es gāju pastalas taisīt pirtiņā. Bija tāda kā omulīga priekštelpa, tur man viens netraucēja. Es sadagu sveces, man bija mūzika, es liku rakstus, lai man skan. Pēc noskaņojuma mūzika dažādi liku. Bet tad tā arī bija tāda atmosfēra. Bet tad, kad pārcēlāmies uz savu patreizējo dzīvesvietu, man vairs, diemžēl, šāda darbnīca patreiz vēl nav, bet viņa noteikti būs. Tagad tas notiek vienkārši. Iztriest ģimeni no telpas un tais. Platums starp tām iecirtumiem var būt dažādi. Es mēģinu aptuveni centimetru un aptuveni 5 mm tā kā pamīši, tā smukāk liekas. Bet var arī būt tās starpiņas tā kā pilnīgi vienādas. Lai savas apgūtās zināšanas un prasmes nodot arī citiem interesantiem, viņa regulāri rīko pastalu darināšanas meistarklases dažādās Vidzemes pilsētās. Viņas visaktīvāk mums notiek vasarā. Vasara diezgan piepildīta ar viņām ir, bet tur arī bija ne tikai pastalas. Arī taisījām aprotus un somas. Pagājušā gadā bija aptuveni 100 cilvēki. Tas ir kā īsti nav liels skaits. Es arī pārlieku ausās meistarklases netaisu. Redzēs, kā būs šogad. Pastalas ir sanākuši pilnīgi visiem. Ja kādam ir bijis kāda kļūdiņa, tāds misēklīts, vienmēr ir iziets no situācijas un visi ir aizgājuši ar savām pastalām. Daudz pasaka, ka es otrais dzīvē nekā to nedarīšu, jo tas ir garš un diezgan smags process, nav tā vienkārši. Protams, kad meistarklasē tas daudz vairāk laika prasa. Ir cilvēki, kuri pat atkārtoti gatavi atnākt un es jūtu, ka patīk un interesē un ka piegrieznīgi paņem un smuki saloku saglabā. Tad es skatos, forši, tas ir aizķēris. Tā ir laba sajūta, kas redz, ka cilvēks aiziet gandarīts. Es domāju, tur ir jānobriest vēlmei un prātam, lai to saprastu, aptvertu, bet vienmēr būs kāds, kas taisa pastalas, jo, man liekas, katru gadu kāds, es pati apmācu cilvēks, taisa meistarklases. Es pilnīgi ticu, ka kādam no tiem 100 būs klikšķis, ka viņš arī aizdomāsies, es gribu.
Un tad es ceru, ka viņš to darīs no sirds un kārtīgi un pareizi. Es visvairāk tagad, lai es audzētu savas rokas, jo šis darbs nav bijis viegls un sekas ir, es labprātāk pieņemtu cilvēkus savā darbnīcā un rādītu viņiem šo amatu. Nu, ne tikai šo, vēl kaut ko varētu piedāvāt, lai būtu interesantāk, lai cilvēki, lai man būtu tāda omulīga, silta darbnīca, kuras var uzņemt viesus. Savā mājā, gluži varbūt nē, bet tā, lai viņi var būt pie manis un lai vienmēr ir kur apmesties. Tas būtu tas, ko es vēlētos.